Varbūt tu esi meklējis savu perfekto dienas rutīnu, lai paaugstinātu šo muskuļu masu un tajā pašā laikā arī attīstīt citas lietas, ne tikai to. Tāpēc tev šodien pastāstīšu, kā ir sadalīta mana diena, tāda diena, kur tiešām viss ir veltīts progresam. Uz redzēšanu. Ok, kroši, ir pusdienas starpbrīdis, un ko mēs ēdam pusdienas starpbrīdī? Mēs ēdam olas. Kroči, vienkārši proteīnu vajag dabūt, un tā kā es esmu iesācis ēst 10 olas dienā jau kādu gadu, līdz viss čikiņā, ka tagad tas viss labi. Šādi es dabūnu savu daily proteīnu intake, tā kā tīri liela daļa no tā, tā kā proteīna pulverīši, kaut kas tam līdzīgs īsti nav vajadzīgs. Tā kā tas ir vēl viens haks. Tad kā es cepu olas, tad principā es uzlieku kārtīgi daudz tauku, šajā gadījumā cūku taukus, sakuļu vairāk tā kā olas, dafingā vienkārši vienā bļodā, un tad uzber tam virsū sāli, piparus un uzlej to virsū uz karstas pannes, kur ir tā kā biškiņ tikai. Tad viņš apvalkās, tad es uzleju pa virsu pārējo visu, un tad pēc kaut kāda laika vienkārši apmaisu viņu, ne ritīgi daudz, vienkārši biškiņ, tāpēc tad viņš iejauksies ar to taukiem, un tad viņš pielips pie pannes, bet, ja dara tā, ar to karstu un mazlietiņu maisu tikai, tad reāli ritīgi labi sanāk. Un arī viena lieta ir jāatstāj mazlietiņ tāds slapšs, tā varētu teikt. Es vienreiz mēģināju dabūt proteīnu, ja es neēstu tās 10 olas, ja es neēstu vispār olas, principā, tā kā ļoti neies, tā kā grūtīgi, ļoti daudz gaļa jāpēd. Ar 6 olām vēl ir iespējams, bet tāpēc daudz jāēd viss kaut kas. Bet 10, 8 olas tas ir tā kā rītīgs. Varbūt tev liekas, ka tas ir nenormāli grūti apēst tās 10 olas, bet vai tu esi pamēģinājis? Varbūt sākumā sāc ar 6, vai vismaz uzaudzēji savu daily olu daudzumu, tāpēc, ka tur ir viss tas tavam ķermenim vajadzīgs, lai uzbūvētu tas muskuļu masu. Jā, maz kalorijas. Tā ir problēma, bet es vēlāk šajā video tev pastāstīšu, kur es dabūnu tās papildus kalorijas. Tā kā, es nemelošu. Apēst tik daudz olas katru dienu nav pārāk interesanti vai kaut kas tam līdzīgi, bet tu saproti, ka lai uzaudzēt šo masu arī ir bišķiņ jāupurē lietas. Tu nevar vienkārši tā es gribu visu forši tā kā pa varavīksni staigāt. Protams, tev būs grūti tagad uzēdīs tos 4000 kalorijas, gandrīz man ir sanāk tā jāēd katru dienu, tāpēc, ka es jau esmu dabūjis krietni masu sev virsū. Un vēl joprojām tā kā upper abs rādās un tā kreisiņā. Tā kā tas nebūs viegli arī, ja kurā veidā tu to darīt. Arī, ja tu ēst tā kā dirtī balkot, nevis clean balkot, un maukt pāri visām kalorijām, kas ir iespējams, tu jūstos sūdīgi, tāpēc, ka, ja tu ēd sūdīgi, tad tu jūties sūdīgi, tas ir tagad tīri simpli. Ir pastrādāts, ir pulkstens gandrīz jau 4, jāiet uz džimu jau kādu stundiņu, bet kāda atšķirība? Ir uztaisīts thumbnails, viss tas, tā kā jāsaklāj gulta, tad gulta saklāt, maucam uz džimu. Pelmeņi. Nahuj, bļa. Kā tas banāns? Mums banāns sabojājās bišķi. Karoči, reku ir banāni. Vēl banāni. Un vēl banāni. Karoči, jānes ārā viss, kas šodien tas arī. Labi, tagad maucam uz džimu. Varētu likties, ko tas fuiks dara, tur ego liftings un half rep un kaut kas tam līdzīgs. Bet, principā, ideja uz šito vingrinājumu bija tāda, ka man bench press grūtākais tas pārnets ir augšpusē. Tā kā, ja es failoju, tas ir augšpusē. Un šajā vingrinājumā es mēģināju tā kā vienkārši uztrenēt to daļu, lai es varētu nākošajā nedēļā 21. datums sacensības tehnikumiem ir benchpressā. Un tas tāds, ok, bišķi jāpatrenējas tam, bet pēc tam visticamāk es vairs netrenēšu benchu tik ļoti.
Un noteikti ne katras treniņa. Bet tur tās dugas bija bišķiņi pa zemu, tāpēc pēc tam uzliku viņas augstāk. Un šo vingrinājumus kaut kāda fujeka, kuram bija 16 gadu, viņš ir world champions, ķipā powerliftingā. Viņš pateica, ka šitā jādara. And I did it all for love. Yes, I did it all for love. They say fools believe in it. Mēģināsim sakām. Cerams, ka tiks neizskatīs. Let's go. Jauns olu, vedums, ir klāti. Būs ko rīt ēst. Let's go. Tā kā taisim ēst. Karoči, rīsi ir, jāuztais gaļa un tad varēs ēst. Tikmēr jāuzliek teikana vārīties un savilkt auzus pārslas. 200 gramu ir auzus pārslām, tāpēc, ka tās ir 400 pakas, nav pat jāsvar nekas. Tā, lai bišķiņi noklājās, un tad liek vienkārši vāku pa virsu un gaidi, kamēr ievilksies. Tikmēr es eju činīt to gaļu jāsčinī. Tad atkal mana taktika, kā es taisu daudz gaļu mazā panā, cik mazā panā, bet tiešām 1,5 kilograms ir gaļu. Un nevis uztaisu tādu gaļu, kas vienkārši ir, bet tāda, kas tiešām tāda brūna, karšīga. Tā kā skaties, principā, uzsilt kārtīgi uz augstas liesmas. Pan, uzmet mazlietiņu gaļu, lai viņi tā kā apbrūnē, un tad tikai met pārējo visu. Tāda gaļa ir gatava, kas mums rīsi arī ir uzsildīti. Tā kā maucam ēst, ir pulkstens jau 45, tā kā 15 minūtes kaini, lai paēst, bet nekas man tur es filmēju džimā, tur kontentu, un tas bišķi ielga, un redzēs rītdien būs videks par to. Kā tev ir tik milzīgi Getchad jawlines? Kas ir tavs secrets? Es tur taisīju intervijas ar flikiem, tā kā piesabu kanālam. Principā es dienā apēdu kilogramu ar izvārītiem rīsiem, ar tur dārznīšiem kaut kādiem, un tad puskilogramu ar gaļu. Dažreiz arī mazāk, atšķirībā kādu porcijas, tā kā, ko es nopērku veikalā, vai to, ko es paņemu no mājas, tas arī sanāks līdz 300, tā kā virs 300 gramiem noteikti. Vēl es ēdu auzu pārslas, ko es aplēju ar zemesieku sviestu, kas ir nenormāli labi priekš balka, tāpēc tur, principā, tīri, tauki nenormāli daudz, tā kā riekstos. Un pa virsu es bieži vien uzēdu mandeles, kas vēl dabūnu papildus tās kalorijas, tāpēc, ka uz balka man ir kaut kādas 3800 kalorijas balkā, ja, tas nāk 300-400 kaloriju surplus. Šeit man sanāk tā, ka es paņemu trešdaļu, un es īsti neko vairs nesvaru. Pirmkārt, man svari vajag nopirkt bači, bet otrkārt es varu, dēļ tā, kad es zinu, cik es ieliku tur, es varu, principā, izreikināt sev galvā, cik es saliku tur. Tā kā, viss čikiniekā. Un galvenais arī skatīties, vai tu paaugstini šo svaru. Vai tev svars tā kā pēc mēneša tiešām ir tas vismaz 1 kilograms. Vismaz es tēmēju uz 1,5–2 kilogramu katru mēnesi. Un es esmu arī paaugstinājies, tā kā man ir tagad 85 kilogrami, tā kā stabili reāli. Ok, uzēdam šito, paēdīsim arī pēc tam auzu pārslas.
Un tas arī, principā, būs viss pēc šodienas ēšanas. Ja tu vēl neesi sapratis, es ēdu ļoti, ļoti tīri. Tā kā es arī skatos, cik aptuvenēs kalorijas apēdu, tā kā pāri tam pamatkalorijām, ko es patērēju. Un es skatos arī, cik es svēru un visu to, tā kā, manuprāt, tas ir ļoti svarīgi priekš balka. Tā kā tiešām svarīgi, lai es neuzbūvēju pa virsu pārlieku daudz taukus, kas vienkārši būs tāpatām jānodzen, kas vienkārši samazinās to kopējo gara ilgākā termiņa gainu. Ja, tā kā šādi var ātrāk uzaudzēt tos muskuļus tāpatām. Vismaz to, ko es esmu pētījis, meklējis informāciju par to. Un jā, dažreiz būs grūtības apēst pietiekami daudz kalorijas, aiziet uztaisīt to ēst un nopirkt un iet un činīt. Un varbūt tev liekas, ka man tur nav laika vai kaut kas tam līdzīgs. Un redz, kā man ir. Es no rīta pat strādāju, es taisu šos savu vlogus un eju uz skolu un arī mācos un visu to. Un man sanāk laiks. Un jā, varbūt tev ir darbs un ilgāks darbs un ģimene un kaut kas tam līdzīgs, bet jebkurā gadījumā, ja tu pietiekami vēlies, tu to vari izdarīt. Tas ir īsti nav apspriežams. Ja tu pietiekami vēlies, tu atradīsi veidu, kā to darīt. Un tiešām, ja tev tagad attaisnojums, es nevaru šitā padarīt, tādu padarīt, padomā kārtīgāk. Tu noteikti vari atrast veidu, kā to iespraust iekšā. Vienkārši tas prasīs upurs. Un es nezinu, vai šis iešu šajā video iekšā, bet tagad tu tiešām kaut ko upurē. Tagad tu tiešām strādā uz saviem mērķiem un tiešām dari kaut ko. Vienalga, kur tu piesēdies, vai biškiņi piesēdies, lai thumbnailīt man uztaisīt, vai biškiņi uztaisīt, aiziet uz džimu, biškiņi uztaisīt benču, vai vienalga ko. Pēc tā tu jūties daudz labāk. Kaut vai to mazāko lietu, mazāko progresu uz savu mērķi, tu zini, ka tas ir to, ko tev jādara, tu zini, ka tu darīji pareizo lietu, un pēc tam jūties labi. Un šis gandarījums ir tā sajūta, kas mums dzen uz priekšu, šis gandarījums ir tā sajūta, kas mums dzen uz sasniegumiem. Un ja tu sajūti un tiešām pazīti šo sajūtu, un mēģini un tiecies un centies dabūt šo sajūtu, ko tu dabūni tagad, tu dari kaut ko, kas attīst tevi uz kaut kādu mērķi, kur tu esi uzstādījis, vai tas ir balkošana, muskuļu būvēšana, vai vienalga kas, ja tu tiešām esi pazīstams un gribi dzēnies pakaļ tai sajūtēm. Tu nevari izgāzties. Tā kā tu noteikti sasniegsi to mērķi kaut kad. Vienkārši nepadodies, un man patīk tas, kad vienmēr sāc. Pienīgs priekš šodienas ranta, ja, tā kā tas ir viss, ja tu vēlies, lai es tev kaušoju, tā kā, ja tu vēlies man palīdzību tavā situācijā, no tevis prasot tikai pirmsbildi un pēcbildi, pačuko pirmo linku aprakstā, pačuko pārējos links, tur ir latviešu izlūkšanas cils, tur ir man treniņu programma, tā kā tas ir viss par šī video, tiekamies rītdien nebūs video, tā kā nospiedies sarkano poziņu un neizturīsies nospiedījuši gaisā, aizsūs savam draugam, ja tev liekas, ka viņam varētu šis noderēt, un nāc ar mani, izšaujamies savu atmosfērai. Tev alvorojam šo ēdienu, tad pēc tam ēdam nākamo, un tā jau būs kaut kāds pēc pusstundas, varbūt vairāk būs paēdis.